Sveika, Loreta! Šodien apskatīsim to, kā izrakstīt rēķinu ar dažādām PVN likmēm viena rēķina ietvaros. Modulī realizācija, rēķinu tabulā ar plusiņu veidojam jaunu ierakstu. Jaunā ierakstā norādam rēķina datumu un izvēlamies klientu. Šajā gadījumā šis konkrētais rēķins būs pēc sava rēķina veida pavadzīme, kas tad veidos arī klasisko grāmatojumu uz 2.3, 6.1 un 5.7 kontiem. Bet šajā gadījumā mums būs svarīgi tas, ka rēķina saturā būs dažādas PVN likmes. Tad šajā gadījumā, vēl aizvien neizmantojot artikulu kodus, mēs tirgosim Moneo Latvijai banānus par cenu 91 cents kilogramā, kurus attiecīgi tad apliksim ar 21%. Tad mums būs sarkanie āboli 23,9 kg ar cenu 60 centiem kilogramā. Bet tā kā āboli pašreiz ir Latvijai raksturīgi augļu un dārzeņu grupā, tad šajā gadījumā mums PVN kods vairs nebūs 21, kas ar rindas vērtību apliks ar 21%, bet attiecīgi šī te 5% samazinātā PVN likme. Atgriežamies ievadas sadaļā un papildus āboliem un banāniem mums būs arī bumbieri 10 kg ar cenu 70 centi. Arī bumbieris mums ir Latvijai raksturīgs savus un dārzenis. Un pa virsmu tam vēl pievienosim grāmatas. Divas grāmatas, kuras attiecīgi atlieksies ar 12% PVN. Šajā gadījumā, ja mēs izmantotu artikulu kodus, tad grāmatojums varētu saturēt arī tos un analītiski pēc tam izmantot grāmatojumu, ja galvenās grāmatas atskaiti, analizējot to pēc artikula kodiem. Šajā gadījumā mūsu grāmatojumā aizies ieņēmumu konts, PVN konti, kas būs katri marķēti ar PVN kodiem. Kāds izskatās, liekam ķeksīti grāmatots, saglabājam un caur 3 punkti atveram grāmatojumu. Tad ieņēmuma rindiņa darījumam kopliek ar 21%. Un 21% PVN rindiņa, attiecīgi ieņēmuma rindiņa darījumu kopliek ar 5% un PVN ar 5% atzīmi un attiecīgi ieņēmuma rindiņa ar 12% likmi kopliek un aprēķinātais 12% PVN. Tad kombinācija starp kontu un PVN kodu ir tā, kas atlasa darījums priekš PVN deklarācijas galvenās daļas un tās pielikumiem, ja konkrētais darījums pārsniegtu tad atskaitē norādīto robežvērtību.